Mani sauc Mārtiņš, man ir 17 gadi, jā. Mani sauc Arča, pilngadīgi, jā. Kaugur. Major. Jā. Acis tumši zaļas, jā. Manas ļoti skaistas, jā. Ar sirdu un dvēselīs latvietis, jā. Nu es tā vidēji, jā. Dejojam jau ilgu laiku. O, jā. Patīk arī lustēt mums. O, jā. Dažreiz bliežam divatā. Labi, pietiks. Mums ir skaidrs. Mēs jau jutām, ka tā būs, ka viņi nepatīs tā izturēt spriedzi un sāks darīt tādas muļķības. Tāpēc mēs, kā viņa labākie draugi, jau ļoti laicīgi sagatavojāmies un gribētu iepazīstināt ar šiem diviem brīnišķīgiem draugiem. Mūsu draugiem. Tātad. Labvakar. Viņi sarunājuši daudz muļķību un mēs mēģināsim labot šo situāciju. Tātad, Justīna? Jā, viņi patiesībā nemaz nav tādi. Viņi vienkārši, viss šis pasākums ir galīgi sagriezis viņiem prātus. Tāpēc mēs šo uzdevumu pārņemam savās rokās un pastāstīsim par viņiem tādu, kādi viņi ir. Nē, Mārtiņš noteikti nav peldētājs. Patiesībā viņš no ūdens baidās. Un arī nekad nav snovojusi. Labākajā gadījumā šļukus ar plēvi. Tāpu un dēļ būs vienkārši aizņēmusies no kaut kādas draudzenes. Tātad Mārtiņš, pilnajā vārdā Mārtiņš Kagainis. Ir 93. gada izlaidums, dzimis Gabauskā, bet jau 13 gadus dzīvo Kaugros. Arī Arča, pilnajā vārdā Arita Kukovas, nav īsti tā, par ko uzdodas, jo 92. gadā piedzima Ādažos, bet pēdējos 12 gadus dzīvo Jūrmalā. Mārtiņš ir kārtīgs Latviju balliņš. Taču Arita arī grieķu asins. Varbūt tieši tāpēc viņi tik sadrīgs pāris? Es domāju, ka noteikti. Par Aritu. Arita savas dzīves sākumā kļūdas pēc mēģināja izkopt savu dziedātājas talantu, taču nekas diži labs tur nesanāca. Taču vēlāk viņa sevi atrada dejā, un tieši uz deju grīdas viņa ir pavadījis lielāko savas dzīves daļu. Klasika, tautas dejas, balets, hip-hops – tie ir tikai daži deju stili no visiem, kuru viņi prot. Zinājiet, ka arī Mārtiņš dejotājs, jo no 1. klases dejo sporta dejas un jāteic gūs liels panākums. Bet paralēli dejošanai atrod laiku arī volejbolam, teātrim, un jau 2. gadu ir Jūrmalas valsts gimnāzijas prezidents. Ziniet, vispār Mārtiņš un Arita ir sasodīti lielisks duets. Kā arī lielisks pierādījums tam, ka starp puisi un meiteni var būt tikai draudzība. Un jāsaka super forša draudzība. Viņi viens otru tikai papildina. Nu, piemēram, ja Mārtiņa raksturo vārds spēcīgs, tad Arita maigs. Mārtiņš ir arī optimists. Arita savukārt uztver lietas tieši tādas, kādas tās ir. Mārtiņš ir ļoti nosvērts puisis. Bet Arita laiku pa laikam iemāca viņam arī pasapņot. Un tas, ko mēs šeit mēģinām jums pateikt, ir, ka viņi ir vienkārši lieliski tieši tādi, kādi viņi ir patiesībā, ticot sev, viens otram un saviem sapņiem. Un šovakar to redzēsiet arī jūs. Paldies! 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 Ļoti interesanti. Kā nākamo savu vizīti